Sveiki, mīļie! Kādu laiciņu atkal man nav bijis neviens video, jo es biju aizbraukusi ciemos pie saviem bērniem, un tur dzīve ir pilnīgi citā ritmā, un viss notiek pilnīgi savādāk, bet tagad es esmu šeit. Un es esmu šeit ar savu video, tāpēc, ka laiks tagad ir patiešām ārkārtīgi saspringts. Mēs esam informācijas plūdos. Un ļoti liela daļa informācijas mums tiek dota tieši tāpēc, lai mūs biedētu, kas arī informācija, ļoti liela daļa informācijas nav patiesa. Un tā jau tas ir, kā cilvēks ir jau tāda diezgan nenoturīga un vāja būtne, piepildīta ar bailēm, piepildīta ar dažādām ilūzijām, piedzīta pilna ar galīgi destruktīvām programmām, un tagad mēs tiekam biedēti uz visām pusēm. Un mēs aizmirstam to, ka pilnīgi visi mēs esam dievišķas būtnes. Mūsu dvēselē ir saikne ar dievišķo, mēs patiesībā esam ļoti stipri, bet mēs to aizmirstam, un tas ir tieši baiļu dēļ. Cilvēks tā ir sociuma daļa. Mēs pilnīgi katrs veidojam šo sabiedrību. Un vienalga, vai šīs sajūtas tevī ir tādas ļoti izteiktas, jeb tu viņus uzreiz momentā kaut kur padzenā pakšā paslēp pats no sevis, mēs šo informāciju sev nesam līdzi. Un kamēr mūsos būs bailes, tikmēr mūs varēs izmantot, mūs varēs biedēt, mūs varēs manipulēt, un mēs pakļausimies dažādiem destruktīviem spēkiem. Un tieši tāpēc arī mēs ļoti slikti jūtamies, liela daļa cilvēku. Un es to ļoti jūtu pašreiz, jo tie cilvēki, kas nāk pie mums uz dziedināšanām, patiešām, tie ir smagi gadījumi arī. Bet atcerēsimies to, ka bailes, tas ir ego, un tur ir ļoti maz mīlestības pašam pret sevi, ļoti maz tās izpratnes, kā mēs paši veidojam savu dzīvi. Mūsos visos ir tāda programma, ka mēs veidojam savus tādus baiļu scenārijus uz priekšu, un tad viņi arī, diemžēl, realizējas. Jo vairāk baiļu, jo mazāk paļaušanās uz to, ka viss notiks, viss beigsies ļoti labi. Mums taču ir pasakas, kas stāsta visu laiku par laimīgām beigām, un tās mēs arī esam aizmirsuši. Tā vietā bērniem tiek dotas viedierīces ar visinteresantāko informāciju. Bet par paļaušanos, kur to atrast? Un īstenībā paļaušanās ir jāmeklē savā dvēselē, pašam sevī. Un tas nenozīmē to, ka tagad izolēsimies katrs, aiztaisīsim ciet savus durtiņus un sēdēsim un tad mēģināsim kaut ko alķimizēt sevī. Patiesībā tas ir saprast to, ka tevī ir spēks un palaist šo spēku pa priekšu sev un iet ar ticību, ar to, ka viss nokārtosies. Un, ja es tā padomāju par to, kā es strādāju, es vienmēr strādājusi pa savam. Mans aicinājums, tāds iekšējais un vēlme ir palīdzēt cilvēkiem, un ne tikai cilvēkiem, bet arī patiesībā visai sabiedrībai kopumā justies labāk. Un šeit tagad ir tas ļoti izteiktais baiļu moments, ka cilvēki ir nobijušies un vienkārši ieraujās katrs sevī un paliek tajās bailēs. Bet tieši šajā brīdī šīs bailes mums vajadzētu alķimizēt, pārveidot katram gaismā un mīlestībā un atrast un saprast to, atrast sevī to sajūtu un saprast to, ka tu esi gaiša, skaista dvēsele, kas nelokāmi iet savu ceļu un kas izvēlējās atnākt tieši šajā laikā, šajā transformācijas laikā, un ka mums visiem ir jāstrādā, jāpiedalās šajā procesā
tīri, ar savu enerģiju, ar savu darbu, to iekšējo darbu, ar sevis pārveides darbu, lai visapkārt viss kļūtu labāks un skaistāks. Ļoti bieži mums ir bailes kaut ko mainīt, bailes kaut ko atlaist, jā, bet tieši tas varbūt arī ir jādara. Un ir sāpīgi redzēt, ka cilvēki negrib neko darīt, tāpēc, ka vieglāk jau ir pa vecam, jo mēs taču protam izdzīvot kaut kā nebūt. Un man šīs visas pārdomas ir tāpēc, ka tuvojas lieldienas, un tas ir tāds īpašs laiks, tāds gaišs laiks, kas ir gaišās enerģijas sakāpinājums. Neskatoties ne uz kādiem reliģiskajiem, tīri reliģiski, jā, kā šie svētki tiek svinēti, bet dabā, jā, šis ir gaismas laiks, un tieši tāpēc arī tas ir garīgās enerģijas sakāpinājums, un mums ir iespēja vēl tuvāk piekļūt pašiem sev. Un tieši tāpēc pašā lieldienu vidū, 19. aprīlī, man ir tāds semināriņš, kurā es dalos ar savu pieredzi, visām pārbaudītām metodēm, kā var sevi labāk sakārtot, izdziedināt. Mēs runāsim par dažādām mentālajām tehnikām, par to, kā vairot sevī ticību un kā izprast pašam sevi. Tā kā, ja ir interesi par to, tad droši rakstiet, jautājiet. Bet mans jautājums tev šodien ir tāds, kā tev ir šodien? Procentuāli padomā, cik tev ir baiļu un cik tev ir paļaušanās, kā gaisma tevī ies pa priekšu un uzvarēs. Jauku dienu visiem!